Lai bišķi šitam pielietu tādu eļļiņu ugunī, vēlreiz fragmentiņš no Evikas Siliņas intervijas pirms pāris dienām Latvijas rādio. Jau labu laiku nebija labi. Man nāca sūdzības gan no pašas aizsardzības nozares, gan no industrijas, gan no dienestiem, gan arī no citu valstu pārstāvjiem par aizsardzības ministriju. Un kaut vai viens piemērs, mums bija jāiegūst Izraēlas īpašas sistēmas, un bija skaidrs, ka bijušais aizsardzības ministra birojas to bloķē. Tas ir tikai viens gadījums, kas nav labi, it īpaši tajā brīdī, kad mums ātri vajag risinājums. Kādus jautājumus mums vajag risināt un ko nerisināja ministrs Sprūts? Progresīvi ierakstīja uzreiz, ka šitas viss ir aplamības un meli, tad patirzājam caur šo kontekstu. Jā, es noteikti varu vēlreiz akcentēt, ka, diemžēl, Evika Siliņa izplat melus vai arī neapzināti izplat vienkārši nepatiesas stenkas, jo visas kritiskās spējas, kas bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgas, tās atbilstoši NBS padomam, NBS attīstības plāniem, NATO spēju mērķiem, mācībām no Ukrainas, tiek ieviests, tiek iegādāts, ieviests un tiks iegādāts un ieviests. Tas nav nekādā veidā ne biroja, ne ministra lēmums. Par katru šo te lēmumu ir padomi, un visas kritiskās spējas, gan kopumā 26 spēju ietvaros, gan pretgaisa aizsardzībā, tiek ieviest tas, kas šeit, diemžēl, izskan. Vai nu neapzināti, vai nu lēticīgi, vai nu mankārīgi. Te var dažādas pieņēmumus izteikt par to, bet, ka tiek izplatīta informācija, kas vienkārši neatbilst absolūti patiesībai. Mantkārība Evikai Siliņai. Tas, ka es šobrīd varu izteikt, ka ir pieņemts, kāpēc, jo šādas melas izplatot, rodas jautājums, kāda ir motivācija. Jo šobrīd pie aizsardzības ministrijas durvīm, protams, ka klauvē simtiem uzņēmumu ar dažādiem brīnumu ieročiem. Skaidrs, ka šeit primārais ir to, kas izvērtē, ir bruņotie spēki. Un bruņotie spēki izvērtē ar konkrētā uzņēmumu. No Izraēlas brīnumieroči tādā sliktā nozīmē? Izraēla jau šo to prot. Jā, mēs arī no Izraēlas ar šo to iegādājamies. Mums ir prettanku resursi, ko mēs esam arī parakstījuši līgumu ar kompāniju, kas ir ieviesuši Izraēlas tehnoloģijas. Mums šobrīd ienāk kājnieku kaujas mašīnas, kurā arī ir Izraēlas tehnoloģijas. Tādā brīdī, ka bruņotie spēki atzīst, ka konkrētā spēja ir vajadzīga, tad arī brīdī šāda lēma tiek pieņemta. Paldies!